Sveiki! Šis ozols te ir audzis kādus gadus 200. Kādu 4. gadsimtu atpakaļ viņš lēnām izbeidza savu dzīvi, nomira. Kaut kad nepārāk sen vējš viņu nopūta, nogāza, un tagad ir kritala no tādas tīri rūpnieciski mešsaimnieciskās skatu punktu. Tas ir zudusi nauda, sapūst koks. Bet, ja mēs paskatāmies tā plašāk, mirušais koks ir savienojums starp koku un jaunu koku, jo uz mirušās koksnes no sākuma aug daudz dažādas sunas, ķērpji, dzīvo visādi kukaiņi, un tur ir milzuma daudz, ko mēs vispār nezinām, un droši vien, ka kaut kādā formā būtu jāatzīst godīgi, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības, bet, lai nu kā nu būtu, pēc kaut kādiem gadiem, iespējams 20, tas koks būs pilnīgi satrupējis un būs tāda neliela trūda čupa. Viņš būtu devis bagātīgu trūdu, un šajā vietā iespējams augs kāds tā vietā jauns koks. Un tā būs tāda zināma saziņa starp paaudzēm un normāla dabiskā aprita, kāda tā ir mežā. Tā, lai veicās, tiekās mežā.